Čau, sveiki visiem! Mani sauc Huberts, es pārstāvu Libra Luris komandu, un šodien jums tiks prezentēta Larva Multi. Larva Multi ir ļoti interesanta ēsma no Libra Luris zīmola. Tā ir diezgan neparasta, jo šādā burciņā atrodas ne tikai mūsu ēsmas, bet veseli šo ēsmiņu vītnes. Tūlīt redzēsiet, kā tas izskatās. Larva Multi pieder pie Trout sērijas, taču šī ēsma ir lieliska arī asaru, kā arī balto zivju ķeršanai ar ultralikt spinningošanas metodi. Tā ir interesanta ar to, ka šādā burciņā mēs neatradīsim tikai vienu mūsu ēsmiņu, bet atverot to, iegūstam šādu vītnīti ar no dažām līdz pat 5 mūsu tārpiņām. Tie ir peldoši tārpiņi, ko tūlīt redzēsiet, kā arī to, kā tie uzvedas ūdenī mūsu akvārijā. Bet kas ir forši? Patiesībā jūs paši izlemiet, kāds būs šīs ēsmas garums. Paskatieties paši, cik viegli var noplēst šādus 2 gabaliņus. Visbiežāk mēs makšķerējam tieši ar 1, 2, maksimums 3 gabaliņiem, lai pielāgotos zivju apetītei, kurus plānojam ķert. Vai tās būs foreles, asari, sapali, balto zivju sugas. Patiesībā ar šāda veida ēsmas palīdzību varam noķert jebkuru zivi. Pievērsīsim tagad uzmanību šīm detaļām. Šeit mums ir tieši dubultais multikāpura posms, ko es visbiežāk izmantoju un kas ļoti patīk forelēm. Tad mēs uzāķējam tikai vienu daļu. Otrā brīvi viļņojas ūdenī un ļoti efektīvi pievilina zivis uzbrukumam. Bet pievērsīsim uzmanību visiem šiem sīkajiem detaļām, kas šeit ir izmantotas. Visas šīs kājiņas dara savu darbu, bet galvenokārt ļoti labi atdarina dabu. Tas padara šo ēsmas veidu ļoti universālu. Tā būs efektīva gan ļoti saudzīgai makšķerēšanai ar smalku volframa galviņu vai čeburašku, gan arī tad, ja gribēsim nedaudz spēcīgāk piesist pa grunti ar kādu bogramu galviņu. Nav nekādu problēmu, pietiek tikai piemeklēt atbilstošu āķi, un mēs varam tā makšķerēt. Un, ja jūs meklējat informāciju par to, kādas āķis izmantot, visu to atradīsiet mūsu mājaslapā www.libraluris.com. Tur vienmēr ir pieejams aktuāls apraksts par visiem āķiem un to, kādus izmērus izvēlēties konkrētam mānekļu veidam. Nu labi, bet galvenais, kā tad makšķerēt ar šādu multilarvu? Šis māneklis ir tik vienkāršs, ka patiesībā, lai ar to makšķerētu efektīvāk, mums nav nepieciešams neko īpašu pievienot no sevis. Ja mēs makšķerēsim ar šādu 2-daļīgu mānekli, tad pietiek to vienkārši aprīkot ar volframa galviņu. Jūs tūlīt redzēsiet, kā es to daru, un pietiek ar to, ka mēs kontrolējam savas makšķeres auklas spriegumu, lai māneklis brīvi viļņotos ūdenī, un ar to jau būs pilnīgi pietiekami. Mēs iemetam nedaudz augstāk par sevi, lai māneklis iepeldētu bedrē vai renē, kas atrodas tieši pretī mums, un tur jebkurā brīdī varam sagaidīt zivi, vai nu foreli, vai kādu citu sugu. Atkal noplēšam vēl vienu gabaliņu, un mums jau ir viena atsevišķa kāpura imitācija. Tā arī būs efektīva uz forelēm, īpaši laikā, kad pie ūdens ir daudz sīku tārpiņu. Bet galvenokārt šāds tārpiņš būs ideāls, ja kādam ir vēlme vasarā ķert līņus, raudas vai rudulīšus, no sirds iesaku. Rudulīši, jeb visdrēgas, pie mums biežāk sauc par rudulīšiem, nezinu kāpēc, bet tieši šādām multikāpuru imitācijām, bet vienā gabalā, un tad izmantojot vieglu atsvaru un smalku makšķeres spēli. Jums ir ideāla kombinācija baltās zivs ķeršanai ar ultralikta aprīkojumu. Un ko vēl ir vērts piebilst? Ja jums patīk makšķerēt tieši ar vienu multikāpuru gabaliņu, tad patiesībā šī burciņa jums ir visizdevīgākā cenas ziņā, jo šādā burciņā ir 5 vītnes pa 5 gabaliem katrā. Kas? Ja matemātika mani neviļ, tas nozīmē, ka par vienas burciņas cenu jūs iegūstat veselas 25 ēsmas makšķerēšanai. Labi, šeit mums ir tieši 3-daļīgs multikāpurs. Mēs noplēsīsim vienu gabaliņu un gribēsim parādīt 2 multikāpura daļas. Tūlīt parādīsim, kā tā uzvedas ūdenī, bet vispirms tā ir jāuzmontē uz āķa. Ņemam šos noplēstos 2 gabaliņus, kas ir savienoti kopā, un uzduram no šīs puses. Es visbiežāk izvelku āķa smaili caur muguru.
mēs to pārvalkam pāri visam āķim un tas ir gatavs. Divdaļīgai multikāpuru esmai es izmantoju tādus āķus, lai tie sniegtos tieši līdz šo divu tārpu savienojumu vietai. Savukārt, ja es gribētu makšķerēt ar vienu gabaliņu, tad izmantoju tādus āķus, kas sniedzas līdz šī tārpiņa vidum. Noteikti apmeklējiet mūsu Facebook, Instagram, TikTok, atstājiet abonementu mūsu YouTube kanālā, kā arī aicinu jūs uz mūsu profilīgs. Tur mēs saucamies tieši tāpat Libra Lures. Zemāk atradīsiet saites uz visiem mūsu sociālajiem tīkliem. Tas arī viss šajā materiālā. Uz tikšanos nākamajā video. Čau!